Septītajā C klasē, kā mēdz teikt, visi bija bērni kā jau bērni. Neviena apaļa teicamnieka klasē nebija. Vairākiem zēniem un meitenēm sekmes bija virs, bet dažām un Annai tai skaitā zem vidējā līmeņa. Bet kurš gan 7. klasē tā nopietni domā par mācīšanos? Nopietni par mācīšanos 7. klasē pilnīgi noteikti nedomāja arī Juris. Zēnam skološanās vispār nevedās, un, ja godīgi, diezko arī nepatika. Juris mēdza kavēt stundas sākumu un gadījās, ka arī visu stundu. Ja par mācību traucēšanu un neierašanos laikā Jurim netika brāziens no skolotājas, tad klases biedri ar Annu priekšgalā izmantoja katru izdevību, lai Jurim atgādinātu, ka viņš ir niecība un ka viņa nākotnes profesija ir atkritumu savācējs. Septīto klasi beidzis ar 4 nesekmīgiem priekšmetiem, Juris tika pārcelts 8. Pēc vasaras brīvlaika noskaņa klasē nebija mainījusies, un atgriezies skolā, Juris sastapās ar tiem pašiem klases biedriem, ar to pašu Annu un ar tādiem pašiem apvainojumiem. Ko šitas viņš šeit dara? Mēs apmaldījies? Ko tu šeit dari? Юрий, жмурит. Pagaidi, nomierinies, jā? Nekur neej. Labi. To, ka Juris jau no 3. septembra nedēļas neapmeklē skolu, viņa vecāki uzzināja tikai pēc nepilniem 2 mēnešiem. Viņi nepajokam sarāja dēlu un stingri nolika puisim atgriezties skolā un atsākt mācības. Tomēr Juris pārāk labi zināja, kas viņu tur sagaida, tāpēc viņš skolā neatgriezās, bet turpināja klaiņot.